Atnāks glāzījums rasnē un tad Jā, labi, paldies. Paldies, ka esam sanākuši šeit. Es domāju, es mēģināšu īsumā pastāstīt, ko mēs esam izveidojuši ar šo izstādi, bet pirms tam varbūt nedaudz par to, kas to izstādi veido. To izstādi es esmu veidojis divatā kopā ar savu partneri Čārliju Blodovu. Viņa šobrīd, diemžēl, nav šeit. Viņa ir Nīderlandē un strādā pie nākamās izstādes. Pēc nedaudz kontekstam Čārlija ir interdisciplinārs dizainers, kas strādā ar Nīderlandes arhitektūras muzeju, pie izstāžu veidošanas un ar Nacionālo arhitektūras arhīvu. Tieši šobrīd beidzās tieši rulīši. Un es strādāju kā arhitekts arī, mēs abi esam bāzēti Rotterdamā. Un šī izstāde īstenībā ir turpinājums workshopam, ko mēs Latvijas Mākslas akadēmijā ar studentiem no interjera dizaina un vides mākslas veicām pirms 3 nedēļām, kuras nosaukums bija Making Space. Un mēs uzdevām studentiem to pašu jautājumu, ko mēs arī risinām šeit, ir, ko mēs gribam redzēt šajā vietā. Un kā mēs minam arī tekstā, ka mūsuprāt, sekojot līdzi šī projekta diskusijas formātam, ka tā problēma bieži vien šķīta, ka bija nevis argumenta jautājums, bet vairāk tēla jautājums. Un skatoties diskusijām, kādas notika pagājušajā nedēļā par modernismu mantojumu un kā saukt mantojumu, vai mēs to saucam par padomju mantojumu, vai tas ir pēckara mantojums padomju okupētajās teritorijās, bija daudz diskusijas pagājušajā nedēļā par to, kā skatīties uz to, domājot par pagātni, bet mums vairāk interesēja kā aktīviem dizaina praktiķiem, kā atrast kaut kādu formātu, kas palīdz risināt mantojumu šodien. Un līdz ar to nosaukums aktīvais mantojums, ar domu, ka tēze, kas izskanēja pagājušajā nedēļa konferencē, ka mantojums ir neērts tikai politiķiem, bet tādam vidējiem iedzīvotājiem, ikdienas lietotājiem, mantojums ir aktīvs. Un tā savā veidā ir arī mēs pieņēmām to diskusijas formātu, kurš tika uzstādīts pirms 3 gadiem par šo ēku, kas bija metafora. Izskanēja viena metafora par šo ēku, kas principā nosprauda formātu, ka tā varbūt nebūs tik daudz diskusiju, kā tā būs vienpusēja viedokļu apmaiņa. Mēs cienam to formātu, ka ir izvēlēta metafora, un mēs pretī sakam, ka varbūt mēs varam izdomāt vairāk metaforas, bet ar domu nevis, lai to diskusiju aizver, bet lai to diskusiju atklātu. Piedošana, es nesapratu, kuru no metaforām ir izdomāt? Faktiskā metafora ir padomju rēks, jeb komunismu rēks. Kas tā par metaforu? Tas ir kaut kāda idiota bijušā kultūras ministra, viņam dubultojās acīs, viņš neestur rēkus no mājām, un kāpēc ir tāda metafora? Šeit rēks ir ieslēpts mājā, mēs viņu lēnām dzenam ārā, mēs viņu pirmkārt mēģinām saprast, kā viņš izskatās un dzenam ārā. Nahuj šito metaforu. Tātad lūdzu atver durvis visām citām iespējamām metaforām. Tieši tā arī ir izstāde. Durvis ir vaļā. Paldies par precizējumu. Precīzi. Šī izstāde ir atklāšana, bet izstāde nav pabeigta. Mums ir sagatavotas anketas, ko mēs labprāt gribētu cirkulēt apkārt, izveidot katram savu metaforu. Izveidot katram savu metaforu. Rakstā mēs ir? Jā. Visa palodze ar pildspalvām. Tur pilns zils, melns, sarkans. Un izstāde būs noslēgusies, kad mēs būsim apkopojuši visas viedokļas un visas iespējamās metaforas mazā metaforu katalogā. Tad būs arī oficiālā izstādes. Cik tās metaforas var uzrakstīt un kur? Cik viena atļauj. Parādi, kur te var rakstīt viņas? Active Heritage rakstīt. Jāizvēlēts, vai tas būs ilgtermiņa vai īstermiņa, vai tad savu kvalitātei vai mērogam, respektīvi liels vai kvalitatīvs. Tad jāzīmē pašam savu diagrammu, ja kvalitāte augšā mērogs. Tur punkts vienkārši jāieliek. Tad mani sauc, un es vēlos redzēt Elizabetes. Līdzīgi kā šeit, piemēram, mums ir Elizabetes zīmestās. Un tad, kas mums šeit ir, mums karājās savu veidu metaforu drēbes kapis, kur ir dažādi veidi metaforas, kuras ir, tas nav domāts, lai karājās, tas ir domāts, lai mēs visi viņus ņemam nost, apskatāmies un piemēram, ka varbūt ir vērts pieiet nedaudz vieglāk skatoties uz šo ēku un atrast dažādi veidi metaforas, kuras mēs varam piemērīt, kā no rīta pieceļoties un paskatoties spogulī, vai šis īsti varbūt šodien nedara. Paskatīties uz kādu citu, piemēram, Elizabetes brīvdabas teātris. Varbūt šodien tas arī nedara. Elizabetes kora uzkalns. Varbūt tas ir kaut kas nedaudz reālāks. Un līdzīgi tādā veidā pieiet tam ar domu, ka jo vairāk metaforas mēs parādām, kas šajā ēkā būtu iespējams, jo plašāk mēs atceram to diskusiju un varbūt beigās mēs nonākam pie secinājuma, ka neko no šī nevajag un ka tā ēka ir pietiekami laba, kā viņa ir šobrīd. Bet jebkurā gadījumā, kā
diskusijas veidošanas eksperiments un uzdevums. Mēs gribējām pieņemt noteiktos metaforas spēles noteikumus un mēģināt pārspēt spēles iesācēju viņa paša lomā. Un par diagrammām runājot, tad tā daļa no aktīvēt mantojuma problēma jautājumiem ir labi aktīvs mantojums. Tas tā kā būtu skaidrs, ka mantojumam jābūt aktīvam tādiem ikdienas lietotājiem, bet kā tad viņu aktivizēt? Un kā atrast to punktu, kur tā kā satiekās kvalitāte un budžets vai kaut kāda jēgpilnība un iespējas. Un tad, ja sekot tām augšējām diagrammām, kas būtu loģika, ir varbūt iziet cauri līdzīgi kā procesijā. Būvējot ēku ilgtermiņā, jo lielāks mērogs, jo svarīgāka paliek ēkas kvalitāte. Līdz ar to ir gandrīz vai kā lineāra progresija, un tad tās attiecības ir diezgan konkrēti jau noteiktas. Ja mēs runājam par pretējo, ja mēs ceļam priekš īstermiņa, kas varētu būt festivāls, piemēram, vai tas būtu vasaras 2-3 mēnešu veidu konstrukcija, tad ir jāizvēlās. Vai iet virzienā uz maksimālu mērogu, kas būtu tāds 3-dienu mūzikas festivāls, kur kvalitāte ir ļoti zema, bet mērogs ir liels. Vai ir jāiet augstā kvalitātē, bet kvalitātē tieši kurēšanas ziņā, ka ir jābūt ļoti specifiskam iemeslam, kāpēc mēs šeit esam, lai tas tiešām būtu aktīvs. Arni, tas par Rīgas laika festivālu, bet pat tās diagrammas. Un te mēs runājam, ja mēs ejam tālāk, tad savā ziņā tā galvenā problēma, kad mēs mēģinām aktivizēt telpu īstermiņā, ir tā, ka mēs gribētu sasniegt gan kvalitāti, gan mērogu, un tas, protams, nav iespējams, ir īpaši īstermiņā. Līdz ar to ir jāatrod punkts, ko mēs saucam par optimālo hibrīdu, kas ir tas tā kā satieces punkts kvalitātei un mērogam. Respektīvi ir jāatrod tas punkts, kur mērogs kopā ar izvēlēto kurēto aktivitāti aktivizē to ēku. Un ko tas nozīmē konkrēti, to ir grūti pateikt, un veids, kā pie tā nonākt, ir iet cauri scenārijiem. Un tas ir tas, ko mēs šeit mēģinam. Mēs esam izveidojuši 18 scenārijus kā sākuma diskusijai, lai sākt runāt par to, kurš varētu būt tas optimālā hibrīda punkts tieši Elizabetes II ēkai. Mēs arī gribam ielūgt jūs visus paņemt anketas un aizpildīt viņas, un arī atrast savu metaforu, jo, kā jūs iepriekš minēju, mēs mēģinām ģenerēt pēc iespējas vairāk metaforas, lai parādītu šīs ēkas potenciālu. Kopā viņas reizēm vienkārši tāds, tā ir viena metafora, kurai tiek iedots kaut kāds spēks kā vārdam. Jā, un visu nav apsvīdams. Jā, bet patiesībā taču metaforu uzzināt mums nav tik grūti. Uzmāc 18, un tad... Tāds arī bija mērķis. Uztaisīt tik daudz, lai parādītu, ka nevajag dot spēku vienai metaforai, bet ka tas formāts, tas ir legit. Jā, metaforu, tu viņu paņem un tas vienkārši izmantot tādu vārdu, un beigās tas sāk kļūt kaut kādu patiesību vai brendu. Bet patiesībā metaforu vienkārši tāds mēģis, ko mums strādāt. Ne, bet mums arī bija pirmais izstādes, tā kā, kad mēs sākām par to domāt, nosaukums bija tā kā Skotsko metaforas. Tā kā metaforā nav problēma, bet tikai metafora ir literatūra, tikai struktūra ir celtniecība. Starp citu. Apvieno literatūru, celtniecību un kultūras vadīšanu. Kāds sajūtas? Diskusija beidzējās, daudz ko uzzinājām, to parunājām arī ar mazmēnu arhitektu. Pastāstīju oriģinālo ideju. Viņa patīk, ka ir sadalīts tajos jautājumos, ka mantojums kā objekts, kā viena kā atmiņa. Vēl ne? Jūs pa man laukumu vienkārši šodien Vai tad ir kaut kāds speciāli noteikumi? Nē, it kā nav. Reko es trāpīju divas. O, man spēles? Tas mūsu vārdi. Wow! Apjoma, ka Jums ir interesi aiziet gaidīt tūrus uz Levanda gogu apskatīties, kas mums ir kopā. Jā. Nu, tur vispār labāk. Var sakot, šeit ir 30 gadu laika, akurāt precīzi, rekur. Es pats ieraudzīju 1. oktobris 93. Tas ir 30 gadu laika tapuši 4 piedāvājumi Aspazijas bulvāra publiskai telpai.
Un kā pirmais tapis tas, kad bija izsludināts 93. gada kolonādes kioska kaut kāds konkurss. Es šito ļoti labi Un tā ir alternatīva. Man nepatīk rezultāts, es paņemu un uzzīmēju kā vajag. Pēc tam notika konkurss 95. gada Bastei Kalna kafejnīca bija konkurss izsludināts. Man tur pat ielika pa žurijas locekli. Man ļoti nepatika rezultāts, kurš konkurss galīgi izgāzās tur ar visādām sēnēm, kas tur auga, visu sataisīts bija. Un es arī uztaisīju alternatīvu ar visu maketu. Es vienkārši tā, kā es zinu, kā vajag. Pēc tam bija konkurss par barikādas piemiņu zīmēju. Turpat blakus. Es nevarēju to palaist garam, jo tā ir mana novietne tikpat, ka tas mazais tristurīts. Es uzzīmēju tādu horoloģijas torni, tāds laika tornīts, kā asociācija no tā Atēnu 315. pirms mūsu ēras uzbūvēta. Tādu stāstu par dziesmoto revolūciju, par barikādiem un tā tālāk ar latvisku musturu, kas ir romiešu patiesībā. Un pēdējais ir šogad izsludināts, jo es konstatēju savā 93. gada plānā, Rekur operā, es konstatēju, ka es te atzīmēju tādu punktiņu, ka tur varētu būt piemineklis. Un tad, kad izsludināja Aspāzijas konkursu, es pakasīju galvu un atcerējos, ka ir tāda, bija kaut kādas ieceres. Un tāpēc piedalījāmies ar Telnieku Krumholcu, kuru es piesaucu, uztaisījām Aspāzijas konkursam piedāvājumu. Rekur makets, bildīte un skulptūra. Aspāzijā Rekur savieto gan pasaciņu, kā jūs jāja uz Kumēja, gan uz augšanu Līgavu, gan vienkārši Aspāziju, Perikla draudzeni izvirtušo. Ja? Jo patiesībā bija Perikls bez viņas, kā bez rokam, un faktiski Perikls, kā zināms, rādīja Partenonu, nepārspētu arhitektoniskā ziņā savas proporcijas. Tāpēc piedāvājums arī iekļāva Partenona ordera fragmentu, 2 kolonas, no orderu ar vienu kolonu nevar iezīmēt. Rekur ir blakus Aspāzija, un tas tika iesniegts oficiāli konkursā. Un faktiski tur ielikta bija tāda maza bumbiņa tā žurija, jo es viņam iesniedzu aploksni bez dokumentiem, bet ar viņu pašu to nolikumu, ar pasvitrotām vietām. Kaut kuras kādas 15 vietas, kur viņi sauca mūs par komersantiem un pakalpoja piegādātājiem, kas jāizdara. Un vienīgais teksts no mūsu puses bija, ka mēs esam ne piegādātie, ne komersanti, un par mūsu kvalifikāciju un darbs, nevis tā kā paveicam. Un līdz ar to viņi, protams, uzķerās, zinot to sistēmu, kā pa priekšu visi izkasās un sastāv tabulu un sarakst, kurš ir pirmais un kurš ir pēdējais, un tikai tāda atver aploksnes. Viņi iekrīt uz to, ka viņi nolēm, ka mums ir otrā vieta, pirmo viņi nolēm nepiešķirt, jo tur baigā sakasījies visu žūrie sakavās, un pirmo nepiešķirt, otro piešķira mums, un atver aploksnē, tur nekā. Un tad viņi mums diskvalificēja uz dodas vietas, bet protokols jau palika, viņi nekur nevarēja sprukt. Tā kā protokoli jau visi ir nobalsojuši, ka tā ir otrā vieta un labākais no visiem priekšlikumiem. Tā faktiski pēc tam tas sarunas nekādas īpaši neizvērtās, mums vienīgi nocēla to prēmiju, kas pienākas par otru vietu, par to diskvalifikāciju. Bet es Telnieku brīdināju, pirms viņi iesaistīt, ka tāds būs rezultāts. Mēs nebūs. Slava būs, bet slikta. Ja būtībā tas ir tāds bija zināms protests pret to, kā viņi rīko konkursus. Tādēļ atbildīgai vietai patiesībā pretim stāv kaut kādas pilnīgi inertas, neinteresētas administratoras, kuram pilnīgi pofīgi, kas tur notiek, kuras saņem algu un ne par ko neatbild. Līdz ar to tā nepasūt atbildīgi cilvēki pieminekļus vai arī kādas nozīmīgas būvis pilsētē. Mēs to arī uzrakstījām tur, kā jāpatik un varat zvanīt, iedot telefonu. Ar to pabēdām tas viss arī beidzas. Man pašam ļoti patīk Telniekam devums, viņu iedomājas 4 metru augstuma, šitādu bronzu apriet, man liekas, ļoti labs. Vismaz.
Vismaz. Nē, ir pilnīgi pietiek 4, jo šitie viņš ir 2/3 no oriģināla lieluma, jo tā telpa nav tik liela, lai varētu 1:1 nolikt orderu elementu, viņš ir 2/3, jā. Viņš ir 7 metrīgs, nevis 10,5. Bet mums, kā Rīgā jau, ja neskaita to Pēteru pirmo, kas Gamberga pagalmā, tur stāvēs, lai nav neviens tās Protams, jā. Un arī zīmē, ka es viņam ļāvu darīt, ko gribu. Es teicu, ieliksim jebko, ko viņš izceps. Viņš izcep šitādi, jā, un viņš viņu bija reiz pārtaisījis pats, viņam bija pirmais plastelīnā, un pēc tam, kad pēkšņi izradās, ka mēs gribam nodot, un mums zvanam, un viņi saka, nē, tur kaut kādu 14, nevis 10 jānodot. Mēs sakam, 14 ir svētdiena. Viņi saka, nē, jūnijā, pēc mēneša. Un tad viņš pa mēnesi uzcep vēl vienu skulptūru. Ja? No plastilīna pārgāja uz cēlākiem materiāliem un ar krasojumu. Ja? Nu, tad viņam vienkārši bija mēnesis laika. Un kas ir ar kokiem? Kāpēc koki? Kuri koki? Piedāvājumā. Nu, tāpēc, ka vajag kaut kādu no bulvāru loka stadioniem, kaut kādu drisku iedot vecrību. Lai būtu drusku tā sēdēšana. Nu, tur ir tādi pakāpieni un soliņi starp kokiem. Un tādus, kāpēc ne, tie ir tādi cirtus formas, jā, patiesībā. Nu, vai diška barža, vai vēl kaut kāds. Mazie olīvkociņi. Nē, nu, olīvkociņi te neaugs, bet tāds diška baržas, viņš ir padodas cipšanais. Man ir pilns ar dažniekiem pazīstamiem, tāpēc. Tas ir biznesa projekts. Jā, tas ir maļīgi biznesa projekts. Viņš jau nav redzējis viņu, protams, tas dažnieks, ka es tik daudz tādus parādējis klātot. Piesētēji man baigma nav. Galvenais cik. Bet tas, ka tur jābūt piemērķiem perpendikulāram operas centram, tas vēl bija 93. gada man skatījums. Es te baigu uztaisīt, vēl tā laika vēl nebija skaidrs, kur likt to, kā viņu sauc to? Stokmanu, nē. Un opera baigi nikuļoja, viņam nebija finansējuma 93. gada, viņi tur visi bez algas sēdēja sāla un ne bez apkuras. Un es domāju, ka to operu varētu finansēt Stokmanis, ja viņam atļautu šeit uzbūvēt tādu koncertu, savu Stokmani, jā. Nu, kāpēc nē, viņš varētu 10% peļņas atgriezt operā. Viņš